Sveicināti! Jauns video! Šita redzams, kā es braucu ar Aiksmiņu prom no Ingusiņa, jo mēs video pabeidzām. Bet jūs turpināt skatīties, nospiežat subscribe, like un atbalstat mūsu video, kur mēs iztērējām budžeta naudu. Labi, šitad es braucu prom. Tātad nākamais ir video, jā. Tātad tūlītās būs video veči. Bišku pagaidiet, ja? Es ātri aizbraukšu prom. Labi, tagad būs. Mani mīļie cilvēki, atvainojamies par to, ka ilgi nav likuši nekas kontents, bet šodien Aiksmiņam ir speciāla diena. Aiksmam šitiem modelim paliek 20 gadi novembrī. 20 gadi, un mēs sagatavojam viņam dzimšanas dienas, ballīt ne, bet, video speciālu un Aiksmiņam, jā. Un nākamajā gadā jūs redzēsiet, kas mums ir uz viņa dzimšanas dienu. Kūkā, 20 gadi! Pagāt, 3, 2, 1! Aiksamiņ! Tagad jāizpūš, lai tā dāgums maciņa. Aiksamiņam 20 gadi ir. Un viņš apūta... Kur tās sveces mēs liksim pēc tam? Nezinu, kur. Jā. Nu ko? Tā Ingus testēsim jau kūku, lai cilvēki redz, ka mēs viņu ēdam. Lai tu pirmais paņem līdz kameramens. Bet kas tev ir? Tik lielākā. Nu jā, davai ēd. Tu pirmais. Nu labi. No 20 gadi Aiksamiņam bļāvēts ir reāli, viņš vecāks bļāvēts par mums abiem. Davai Ingusiņ, tu tagad. Tā. Labi, Ingusiņ, priekā. Yes. Es zinu, plasmas krūsīts vecam loki, bet mums budžets nav liels. Es tagad pastāstīšu, kā man bija pašā pirmajā dienā ar šito sīpolu kastīti. Jā, es atceros, kad bija nakts, es sēžu pie kompīša, laikam spēlēju, man liekas, Roblox vai Minecraft, ko tur bija spēlējis, ja. Tad teica, aiziem uz veikalu, es tāds, ok, jo man patīk ar vecākiem uz veikalu, ja. Un tad mēs ģērbjamies, redzu, ka mana mamma iet ārā, viņu paņem telefonu, jau smaida, es redzu, viņa atver filmēšanas aplikāciju, un es jau tāds, kaut kas droši būs. Es izdeju, un es redzu šito sīpolu kasti. Jā, pilnīgi zils, tumjo. Buļāmies, es reāli biju tik priecīgs rāk, ka vienkārši raudā no asarām, no priekā asarām reāli, es biju blaimīgs. Jā, pirmā braukšana, jā, tad teica man izvisināja, tur bija baigi forši ar viņu, viņš baigi skaļš bija no sākuma, bet tagad jau pieredzi ir. Nu jā, tad es Ingus izsaucu ārā. Nu, Ingus pasaka savas opcijas, kā bija, kad iesēdēs Aiksamiņā. Nu, manas vienīgās opcijas bija tādas, kad es pirmoreiz iesēdos Aiksamiņā, bija diezgan interesants sajūts. Jo nekad mūžā es nebiju sēdējuši tādā sīpolkastē. Tāpēc, jā. Un tagad pirmoreiz mēs izbraucām apkārt Jauntukumam, tad vispār sajūts bija diezgan interesants. Nē, apkārt pirmajā mājā, atceries? Nu, jā, bet tajā pašā dienā mēs arī braucām apkārt Jauntukumam. Nē, nu jā, bet atceries, bet bļāmies reāli, tā, ka mēs izbraucām apkārt manai mājai, tas bija reāli pirmajā. Tā bija pirmā reize, ka mēs bijām tādi, ka mamma atļauj, ka teica bija Jelgavā. Jā, tas bija forši, reāli. Tas bija forši. Jā, tagad mēs mierīgi pa pilsētu braucam ar viņu. Jā. Jā. Tad mēs arī cerējām, kad mēs pirmoreiz izbrauksim pa pilsētu, pa kaut tādu. Jā. Jā, mums reāli vajag to display radio, reāli. Jā. Sataisīt šīten visu censties, cik vien var sataisīt to reāli Aiksamiņu kritiskā stāvoklī. Nu, ja viņš šitā turpināsim, viņš šitā braukt, viņš ilgi neizdzīvos vienkārši. Jā, tas bēdīgi. Jā. Jā, Ingusiņš man rekur kā vienmēr smaržiņas nopēr kaut kāds mango. Es nevajag to papīru noņemt no sevis. Nu, nē, viņš jau tas smaržo. Nu, cilvēki, ko jūs domājat? Vajag ņemt no šitā te sūdiņā ārā vai atstāt visu šito? Es domāju, ka viss šitas jāstāja. Bet tas jau parasts papīrs, kartons. Noņemam mašinu. Labi. Labi, tu neizlai visu šķidrumu ārā. Bet karāči, jā. Kā viņš smaržo. Kaut kur jāieliek, viņš es nezinu, kur lai viņš smaržot, jo tā ritīgi salons smaržos. Šiten! Piegandiškus, bet viņš līs ārā. Nē, saprot, kaut kā. Cilvēki kā viņi ielikt iekšā mums? Kaut kur tā statīviski jāieliek ir. Kā sāk smaržot, jebal? Tas fricis smaržo. Jā. Sakot godīgi kaut ko, nē, tur baigi, nē, bet kur mēs varētu nolikt? Jā, no kā viņš smaržo. Kas tu vispār viņam ir? Kaut kur ieliec, es nezinu, kur viņi. Davai, vienīkšu.
Jā, bet viņš baigās. Pagaido. Nē, man liekas, šitā. Jā, bet bedrēm. Redzi? Nezinu, kur viņi labāk jau. Nē, vispār redzi, viņš turās, redzi? Jā, viss kārtībā. Nu jā, ko lai vēl mēs pastāstam labi? Tu pēc tam. Ko? Rekur mūsu ballīšu pardaks. Un rekur mūsu koliņa, Pepsi. Jā. Tur jau man tā patīk, kā viņš pasveicinām Joyu. Visi cilvēki raksta čatā, čau, Joyi. Jā. Joyis ar mums ir no 2. dienas. Tad, kad Ingus arī bija, jā, sapratu, kad viņš pamanīja Saiks un man jau bija. Tad jau Joyis. Jā, Joyis mani skatījās, vai es pareizi braucu, jo tagad es... Es nevaru iedomāties cilvēku, kā tagad smaržo. Bet fucking, ka tu pateici reāli ir, jā. Nē, nu es ieraudzīju pagā, tur ir kaut kāds tas pipsiks norānos un sāk rītīgi smaržot. Jā, reāli šitās smaržas ir reāli kaut cik smird. Smaržo kāds smird. Jā, tagad es pirmā dienu braucu ar Aiksama, jā, pirmo reizi. Mans tēcis, kā bija, mēs braucām tā kā uz Goļonku, jā, cirkulkējām no mammu laimēju šito ten maziņo draudziņu, jā. Tur bija jā, es atceros toreiz, tu tā gaidīji, gaidīji to mirkli, kad viņa teica atbraukšanu, ka viņš pielaidīsiet Aiksam, kad viņš ļaus tev izbraukt pirmo reizi. Jā. Jā, un Džojis bija ar manīm pirmo reizi brauc. Viņš skatījās, es esmu reizi brauc. Džojis forši. Cilvēki, kuriem pēdējā mašīnas nopērga šito maziņu, viņš maksāja trīnīti. Jā. Man liekas, jā, padomā par trīnīti, jūs dabūjat maziņas draudziņu, kas maržo. Tas tik viņš priecīgs ir, Little Joey. Reāli, nu tas ir labs. Tā kā būs Aiksamam, tā kā būs dzimšanas diena, tā kā mēs viņu, nu ne jau dzimšanas diena, bet jubileja, ka mēs viņu dabujām. Džojam arī būs jubileja, viņam būs gādiņš. Jā, viņš līdz nākošajai vasarai izturēs vispār jautājums. Bet šito Joyu nekad nemetam ārā, vienalga, kaut vai viņš sāk smirdēt. Nezinu, vai viņš izturēs. Jā. Pagad, nevar atstutēt kameru, lai mūs abus tā redz. Es zinu, kas cilvēku debīli izstās, kas tagad kaut ko kustina. Vispār jā, vai varbūt... O! Ideāli! Vienkārši ideāli. Kad domā tevi redz? Es nesaku, vai tevi redz. Man liekas, ne. Pagaidi. Es neko neredzu, bet es domāju, ka redz. Tad labi. Tagad. Cilvēki, lūdzu, rakstat komentāros, ko mums filmēt, jo mēs nezinām, tā kā būs tās 14 riebas, jā, mēs Ingus kaut kur izmetīšu ārā pie Granta ceļa, jā, un tādas gazešas 50 pa Grantinieku un karalistas. Jā, viss tās vakardienas pieredze ar mikrokāru. Iepazīju, man kaut kas vada. Ok. No? Neviens man uz dzimšanas dienu neizbojās ar Aiksamiņu. Nu, stāst, kā tev vakar gāja ar mikrokāru. Ko? Nebija labi. Nu, bet stāst, kā bija. Kāds tev sajūtas ar mikrokāru? Viņš paigi strauji uzsāka reāli. Nu, vienīgais plus viņš bija, tas salons kaut cik bija labāks, bet viņam maz vietas bija, man tas nepatika. Nu, jā. Ar M8 13. gadu, jā. Jā. Ko mēs vēl cilvēku vēl lai pastāstam? Ko mēs vēl varam pastāstīt jums, cilvēki? Rakstat komentāros idejas nākamajā video. Jā. Un labi, man jābrauc pakaļ Ingusiņ. Jā, cilvēki, rakstat komentāros, ko filmēt, varbūt kaut ko atradīsim, ko varam nofilmēt. Cerams, ka nākamā video vārds nebūs, nu viss ir slikti. Jā, kad nosprāks motors, cer, ka tā nebūs. Labi, tā cilvēki. Tā.